Parasti viņš ir izrakstīts ar miljonus receptēm, ar medikamentu kaudzēm. Tagad ir jātērē viss, kur iestājās poliformācija, kur vienkārši jādzer čupām zāles, palīdz vai nepalīdz, iet kopā, neiet kopā. Poliformācija. Poliformācija ir tas, ka mēs principā tā kā nozāļojamies, ka mēs, piemēram, ejam pie daudz dažādiem speciālistiem, kur varbūt viens ar otru nesarunājās. Tā nav tāds vadošais ārsts, kaut ģimenes ārsts, kas saliek kopā izvērtē, ko katrs tev ieteicis, katrs tev uzraksta receptīti, kādas medikamentus lietot, vai uz bagātinātos vai vēl kaut ko. Tu aizēji uz aptieku un nopēc veselu maisu. Un tā kā patērē to visu ikdienā, bet patiesībā tu nekur iespējams nenokļūst, jo viens zāles neiet kopā ar otrām, tās varbūt vispār to nepalīdz. Ir arī tādi medikamenti, kur vienam cilvēkam palīdz un otram nepalīdz ģenētisku apstākļu dēļ. Piemēram, kādam ir receptori pret šo zāļu aktīvo vielu un kādam vispār nav.